Tātad šobrīd atrodamies pie mūsu ražotas CNC frēzes mīkstajiem materiāliem, tādiem kā koks, kompozīts un alumīnijs. Šādas frēzes ražojam dažādos izmēros. Mērs 25, 250, kas ir standarta finieru logas izmērs un lielāks, kas jau 2x3 metri un vēl lielāks. Praktiski pēc klienta pieprasījuma mēs ražojam šos izmērus. Tāda inovācija ir tāda, ka mēs šīs lielos laukums, piemēram, Mērs 25, 250 gatavojam ar 2 virsmām, un tas ir tādēļ, lai iekārta varētu ražot nepārtrauktā ražošanas procesā. Tas nozīmē, mums ir 2 šādas virsmas, operators uz vienas virsmas ņem nost detaļas, un uz otras virsmas tikmēr frēze frēzē. Tikko kā frēze ir pabeigusi frēzēt, viņa atbrauc, apstājās, ja operators ir novācis materiālu, viņš vienkārši piespiež pedālim start, un frēze pārbrauc uz jauno sagatavoto jau virsmu, un operators pāriet un no otras virsmas ņem nost materiālu. Tādā veidā mēs uzturam nepārtrauktu ražošanas procesu, un tādā veidā ir augstāka efektivitāte, vienkārši šo ražošanu nodrošinām ātrāk. Tātad šī konkrēti ir 3 asu frēze, bet šobrīd sākam arī piedāvāt 5 asu frēzes. Tas ir tāds krietni sarežģītāks rīks un citā cenu amplitūdā, bet ar to, protams, ir krietni lielākas iespējas. Tas nozīmē, ka pats spindelis kustās gan šādi, gan arī šādi. Šeit redzam instrumentu maiņa. Praktiski šobrīd jau visas CNC iekārtas iet ar instrumentu maiņu, arī krietni efektīvāks darbs. Es pat teiktu, var sagatavot vismaz, ja ne vairāk par 50% ātrāks ir šis darbs, jo šī instrumentu maiņa ir ļoti lēns process ar rokām, tikmēr frēze stāv un mēs negatavojam jaunas detaļas. Ar šo instrumentu maiņu detaļas, tā kā šī frēzes nomaiņa ir faktiski līdz minūtei, turklāt nav nekāda cilvēciskā faktora iekļauta. Un tā savukārt nozīmē, ka ir mazāk kļūdas arī ražošanas procesā. Šeit detaļas noturēšanai mēs piedāvājam dažādas risinājumus. Šeit konkrēti redzams vakums. Respektīvi, vakuma detaļa tiek piesūkta un tādā veidā viņi tiek noturēti. Piedāvājam šāda tipa frēzes arī CLT un SIP paneļiem. SIP paneļiem arī esam būvējuši, tā kā ir iespējams dažādas opcijas. Respektīvi, pieņemam arī individuāls pasūtījums. Vēl ir tāda opcija, ko mēs piedāvājam, ir zāģa galva. Respektīvi, ir zāģis. Ar zāģis ir ātrāks, efektīvāks. Šis ceļš zāģim ir šaurāks. Un tad, respektīvi, vai nu pie paša spindeļa atrodas zāģis, kurš rotē pa 90 grādiem, kā jums ir vajadzīgs. Vai nu pašā spindelī stiprinās iekšā zāģis, un tad spindelis grozās. Tā kā šīs ir lietas un ekstras, ko mēs vēl piedāvājam. Piedāvājam arī aspirācijas sistēmas šīm iekārtām. Un kas vēl ir interesanti, lai padarītu darbu efektīvāku, mēs piedāvājam arī iekārtas ar vairāk kā vienu galvu. Lielākais, ko līdz šim mēs esam piedāvājuši, ir 5 galvas, bet tas pēc klienta šī ražošanas apjoma mēs sarēķinām, kāds ir šis efektīvākais veids, cik galvas uzstādām uz iekārtas, un tad, respektīvi, ar vairākām galvām vienlaicīgi šo produktu var ražot ātrāk. Tas ir pie nosacījuma, ja jūsu produkts ir tā kā viendabīgs, viņš ir salīdzinoši vienāds. Tas ir arī viss. Apmeklējiet mūsu mājaslapu, tur pa frēzēm ir visas cenas norādītas, un tādām standarti, ja ir kaut kādi individuāli pieprasījumi, tad droši rakstiet, zvaniet, ir iespējams atbraukt uz cehu un redzēt tieši mūsu iekārtas dzīvē, kuras jau sīkāk izstāsta par katru komponentu un katru lietu.